Kas īsti ir intelektiskās transporta sistēmas un kāpēc mēs šo jautājumu revidējam? Faktiski šis termins Latvijas normatīvajos aktos dzīvo jau 12 gadus. Tās ir sistēmas, kurās mēs informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izmantojam transporta jomā. No tāda iegūma viedokļa šo sistēmu izmantošana mums ļauj palīdzēt saīsināt laiku ceļā, uzlabot satiksmes efektivitāti un drošību. Mums kā satiksmes dalībniekiem tie ir ļoti noderīgi pakalpojumi. Dažāda veida informācija par sabiedrisko transportu, par avārijām, par laikapstākļiem, par pieturvietām un tā tālāk un tā joprojām. Pirmais mājasdarbs, kas Latvijai bija jāizdara šajā kontekstā, mums bija jāievieš Latvijas transporta nozares nacionālais piekļuves punkts. Tātad portāls, kurā tiek uzkrāti dati dažādās datu kopās. Šo mājasdarbu pildījām ļoti negribīgi, vien tad, kad faktiski Latvijai jau draudēja sankcijas. Tas, ko mēs revīzijā secinājām, mums nav izdevies plānveidīgi un koordinēti ieviest Latvijā intelektiskās transporta sistēmas, jo arī izveidotais nacionālais piekļuves punkts ir tikai 5. daļa no sākotnēji iecerētā, un arī to mēs varētu izmantot produktīvāk. Tas, ko mēs revīzijas rezultātā izdarījām, tātad sniedzām 6 ieteikumus Satiksmes ministrijai un Latvijas valsts ceļiem. Sarežģītākie ieteikumi, vairāk laiku prasošie būs saistīti tieši ar strateģiskā redzējuma izstrādi. Savukārt, ar ko vēl šī revīzija bija interesanta, mēs bijām klātesoši Nacionālā piekļuves punkta projekta noslēguma posmā, un mūsu dalība šķiet bija viens no tādiem apstākļiem, palīdzošiem apstākļiem, kas ļauj šo projektu pabeigt laikus.